Skibidi-wap! Skur! Tieši tā. Tā, nu ko esat sveicināti podkāstā Sivēni. Ļoti ātri. Kopā ar mums ir Aleksandrs Guzenko, Kalstrovska un... Jānis Kreičmanis. Jā, es arī esmu. Viņa. Kura? Un viņa. Tas arī ir. Viņa capslock viņa. Jā, mums arī ir 5. viesis, lūk šeit. Jā, kā jau visiem, kas рэpo, ir suns. Un, bet šis ir baigi mīlīgais. Jā. Jā. Tu neesi bitch. Bet, ja vajadzētu, tad... Ja kāds, es domāju, drīkst viņu varētu nolaizīt. Jā, mierīgi. Ja kāds man piepistos, es domāju, ka viņi nebūtu tik mīlīgi. Bet, ja tu piepistos, viņi neiztos apdraudēt. Un... Viņi iet ar tevi, lai skatītos no atkal. Viņi ir man metus tos skaties, tā kā, ko dari. Bija gadījumi, kad kāds tev uzbruka un Luna tavs suns aizstāvēja? Nu, ka uzbruka, gluži nē, bet ir bijuši gadījumi, Viņa aizstāv tā, ja tev kāds uzbruka. Nu, come on, čādi. Džeki, davai parunāsim. Nē, ja kaut kāds piedzēries aizdomīgs onkls nāk, tipo, runāties, tad viņi ļoti nikna paliek. Viņai nepatīk, laikam. Tā daudziem suņiem nepatīk dzēruši. Jā. Un interesanti paradoks ir tajā, ka es pats vairākas reizes esmu redzējis cilvēks, ka viņi pālī, viņi tā kā iet un viņi tā kā, kāds sunīts, un viņi tieši pālī grib, un tā kā tieši tas suņiem nepatīk. Bet kas tajā viņi kaut tajā enerģijā, vai arī tieši viņi jūt alkoholu, un tas viņiem saistās ar kaut ko... Kaut kā tā neadekvātība. Vai arī viņi jūt, jo principā alkohols rinda, ka tas ir saindēts kaut kāds. Un tad nelaiž klāt savam saimniekam kaut ko, kas saindēts. Viņai roku tur arī ir, kur pārnēsat. Somiņi. Nice. Bet interesanti. Bet tu jūties drošāk, vai ne, kad esi kopā? Jā, viņa reāli ir man kā emocionālais atbalsts arī. Tu papājās un tev visi chill uzreiz. Nekāds stress, nekā nav. Jā. Un cilvēki ar maziem suņiem, viņi nejūtās drošāk. Es domāju, ka tieši vajag. Nav viņa tā kaut kādā videoklipā, kur tu stāvi un tā kā... Bet tieši ir, jā. Es tikko iefilmēju vienai dziesmai, kas nāks ārā klipu, un viņi tur ir studijā sēž, man vienkārši blakus, kamēr skaita. Studijā, es domāju, blakus BMW kaut kādam... Nu, tas vēl nav, bet es labprāt uzfilmētu kaut ko tādu, jā. Un kād būs klips 8. martā? Jā, klips būs 8. Tas ir šo sestdienu. Tas ir parīt, jā. Jā. Viņš būs reizē ar albumu, tā būs tituldziesma albumam, kurā būs Luna videoklipā. Ja jūs gribat normāli apskatīt to sunīti, skatieties to klipu. Manā Instagram arī viņu visu laiku var redzēt, ja kādam ļoti interesē. Nu tad neskatieties klipu. Jā. Tev iznāca jau viena dziesma, kas saucās Mazais Winston. Jā. Un man patīk, ka Mazais Winston ir uzrakstīts ar maziem burtiem arī. Nice, man prieks. Kaut kā tā bija man izvēle, man likās, ka tā tas jā. Bet zini, par ko tas ir, kam tā ir atsauce? Tev vajadzētu zināt, man liekas. Nevienu cigaretu dzīvē neesmu kuris. Man Mazais Winstons, un ja vēl mēs pieminam diltrīgu alkoholu, tad tā ir principā Valmieras dzīve. Jā, tie laiki, kad varēja nopirkt mazo Winstonu par kaut 50 centīmiem, un tas bija arī tas laiks, kad divči tika dzerti, un tev vairāk naudas nebija pilnai pačkai. Tad. Jā, es redzēju, tev bija ieliktā, un man bija ļoti daudz atmiņas par to, cik kādreiz maz naudu tu varēji iet ballēt ar mazo Winstonu un vienu no diltrīgajiem. Yep. Es atcerēties savas pirmās cigaretes, Marku. Man bija zelta elita. Man bija zilais LM, laikam. Man bija tas Rockets 40. Tas ir izdomāts, kas Tas ir cigarešu pasaules divlitrīgais. Jā. Tie bija Halloween un bija Rockets 40. Tā ir ģimenes paka. Bet, Kalvi, tu pateici elita? Jā. Karoči, es nekad neesmu smēķējis nevienu cigareti, bet es esmu pārgulējis ar elitu. Nevienu? Nevienu cigareti mūžā. Jā, nē. What? Tu paskaties uz viņu visu, kas viņš smēķē? Jā. Kas? Nopietni, nekad nav tā kā iedot ķēgu. Dūmu esi. Tā kā nē. Es esmu, tā kā narkotikas esmu smēķējis, bet, ķipā... Krek, marihuāna, hašiš. Bet pagaidi, ganžu ar tabaku atjaukt. Jā, tādā ziņā var pateikt, tikai tās ganžas dūmus. Nē, filtrs. Jā, ir cilvēki. Redzēt to video, kur Snoop Dogs bija ļoti nikns par to, ka mūsu reģionā visi sajauc tabaku. Viņš saka, why did he do that? Tāpēc, ka mēs nesam miljonāri. Jā. Bet man ir apkārt čomi, kuri tikai tīro, un tas man vairāk patīk. Bet
Bet, jā, tādā ziņā es esmu tabaku mēģinājis kā kopā ar, jā. Neviena cīga. Jā. Es nevienu nezinu. Un nekad nebija interesē arī, tā kā, cik man... Un jo es arī zināju, kad atceros 14-15 gados visi saka, kurīt man skolā, nevienam nepatika. Un es atceros, ka es sapratu, tad tev patīks, ka tev atkarība būs. Bet kāpēc tu vienkārši sev uztaisi tādu lietu, ka tu uzsēdini sevi un pēc tam tu bez tā nevar, bet tev nepatīk. Un es tā kā, it doesn't make sense to me, tāpēc ne. Bet par elitu man no bērnības atmiņas, ka es sapratu, ka es nekurīju, bet elita visticamāk vissliktākā lieta. Karoči, es gāju uz skolu kopā, mēs kavējām ar draugu, un viņš bija tā kā pat 3 klases vecāks paziņa draugs, un viņš kurīja elitu. Un pie viņa pienāk, un viņš, ka bija tā, viņš teica, ka tev nav uzkurīt kaut ko, man tā kā es nevaru, man tik slikti, man vajag cīgu, es saku, nav, viņš tā kā, un mēs ejam, un viņš visu ceļu tā, man vajag cīgu, un mums priekšā iet vīrietis tāds, un viņš tā kā, lūdzu, vai jums nav cīga, viņš tā kā, jā, elita, viņš izņem un iedot viņam, viņš tā kā, beidzot, un viņš uztaisīja 2 ķagas, un viņš tā kā, nahuj šito, un izmeta, un es padomāju, ja cilvēks man, visu ceļu stāstīja. Viņš tagad ļoti primitīvs. Man liekas, viņam nebija pat... Prīmai nebija filtra. Es uzskatu, ka vārds ir elite, kas principā nozīmē kaut kas tur ekskluzīvs. Un arī tas šrifts tur bija tāds. Elite. Es negribu neko negatīvu teikt, bet ja tu atceries, kā tā elite vizuāli izskatījās, un tu pieliec grābekļa plakātu, tā ir 1-1 influence. Toči ir tā kā viss melns, un tad ir trash gold. Vai mans vectēvs kurīja elitu, un viņš nomira no plauša vēzes 64 gados. Diezgan jauns tad jau vēl vīrietis. Ilgi var kurīt. 64 tas priekš vīrieši jau nav tik slikts, ne? Es domāju, teiksi, viņš pirms pensijas. Tu uzzini, cik tev ir, fuck it, norau 4. Jā. Bet tā dziesma Mazais Winston man patīk, un arī mūzika tas mīnus ir ļoti krūts, un tikko tu ieslēdz pirms tas repošana notiek, un viss tu man jau tā kā, zini, kā patīk tas mūzikas. Tas vaibiņā īsti, jā. Vibes ļoti DJ Monster uztaisīja, viņš labi uzķēra to. DJ kas? DJ Monster. Monster? Jā, viņš ir Alfa Meilandam arī ir taisījis kaut kādu... Vienu vismaz toči nezinu traku. Cik tu piedalīsi tieši mūzikā, vai tikai vienkārši DJs tev nodod, tā kā rekur, tas ir tavs mīnus? Tas noteikti kā, kura dziesma. Jā. Es ļoti bieži uzticos, ir kaut kādi beatmakeri, ar kuriem es jau gadiem sastrādājos, kā Kašaks, Oriāli, bla. Un es vienkārši viņiem iedodu jau gatavas lirikas, tekstu, vokālus un saku, dari tā kā you do you. Bet ir kaut kādas reizes arī, ka es kaut ko tur pasēžu blakus, saku, pamēģinam šitā. Pagad, jau gatavi. Man likās otrādāk vienmēr notiek. Pārsvarā notiek otrādāk, bet es ļoti kaut kā citādāk strādāju. Ja tu viņam aizsūt liriks, bet tu arī aizsūt, kā tu viņas galvā iedomā. Jā, visu jau gatavu vokālo celiņu. Mazais Winsons, un viņš meklē ko Kāds nav dzirdējis dziesmu. Tas ir labākais, kā es varu vispār jebko nodziedāt. Take it to the candy. Tas pats. Normāli. Jā, es sūtu uzreiz gatavs vokāls. Tas ir atkarīgs no repera, kāds viņam ir kā viņa smadzenes strādā. Es zinu, ka Jay-Z, tas, ko viņš dara, viņam uzliek bītu, un viņš tur... Viņš improvizē, jā. Viņš vairāk to ritmu dabū, un tad viņš pie tā ritma, kas viņam ir galvā, viņš pieliek vārdus klāt. Jā, bet viņš, man liekas, viens no tām retajiem, kur ļoti maz, kur tiešām vienkārši impro. Jo parasti cilvēki sēž un raksta un taisa visu, lai tur būs loģiski un smuki. Bet viņš ir pedofils allegedly, tāpēc neklausāmies, kā viņš ir. Jā? To mēs vēl nezinām. Tāpēc teicu allegedly. Lai Jay-Z nebrauc mani piekaut. Baizavai Zelma, Jay-Z. Man liekas, es nekad, pāris dziesmas krūtas, bet viņš ir tā kā titulēts, ka viens no labākajiem ever, un es nekad nevarēju to saprast, esmu liels hip-hopa fans. Ko tu... Man ir ļoti līdzīgi kā tev. Jā, es neesmu nekad klausīsies, varbūt tā arī problēma, ka es neesmu tā šausmīgi gājis cauri te viņa daļradē, bet man viņš nešķiet kā kaut kas. Jā. Hard Knock Life un 99 Problems, bet un viss, vai ne? Mums bija neliels bīvs, nezinu cik epizodes atpakaļ. Guzenko teica, ka Kanye Wests ir beztalantīgs un sūds, un neviens viņu neklausās, viņš nesaprot. Jā, viņš nesaprot, kāpēc viņš tāds ir. Tā kā, ko tu domā? Nejaucies. Kanye Westu, es vidusskolā, viņam bija Dark Fantasy, tas albums, man liekas, rītīgi labs. Un viņam ir
muzikāli viņš ir kind of tā kā genius. Viņš daudz ko ir tiešām labu izdarījis. Vai tajā epizodē es arī pieminēju dziesmu no tā albuma, tāpēc... Tu pieminēji dziesmu no albuma. Bet viņš pats ir vienkārši totāls retārds, tāpēc... Bet Zelma teica, ka viņa mūzika ir genius. Tagad skaties kamerā un atvainojas cilvēku. Bet tas jau viss ir subjektīvi. Jo es teicu citu lietu. Es teicu, ka baigi cilvēki viņu neklausās. Visi saka par viņu, bet playlistā maz kam ir. Bet tas pats ir Prāta vētra. Nu, Prāta vētra man ļoti nepatīk, ļoti slikta grupa. Nē, tur es piekrītu Aleksandram. Komentārus. Es piekrītu Aleksandram šeit. Paldies. Par Prāta vētru? Jā. Vienkārši es visu bērnību uzaugu, un man besietas, un jo tas agrīnējis visi ar divām saulēm. Un tad viņi vienā brīdī, tā kā zina, ko mēs būsim stilīgi, tā kā Maroon 5 nomainīsim visu mūsu imidžu un mūziku. Un tad, ko pēc Gustavo sanāk? Kaut kāda Flamaster, nē. Jā, nē, tas bija Gustavo. Nē, bet tas, kraču, kur jūs visi zināt, par ko es runāju. Bet tas tā pirmā dziesma ar Gustavo, un tas bija tas tipping points, kur viņi tagad ir, viņi ģērbjas kā 20-gadīgi čaļi. Un tā mūzika ir tā kā objektīvi, viņi ir labāka, tā kā tuvāk tam, ko es sauktu par labu, bet man ir tik ļoti sapists no tā visu viņu agrīnās dēlradas smadzenes. Bet Lidmašīna ir ļoti krūta dziesma. Es nesen dzirdēju to dziesmu, un zinu to dziesmu, jā? Stulbi tu jautāt latviešiem, vai ne? Un tur dziesmā tur ir raw enerģija, tur ir kaut kāds panka vibe, tur ir kaut kāds haoss, tur nav perfekcionismi, tikai kaut kas, un tur dzīvība ir. Un tagad viņi vienkārši boring pop roku dzied, tikā. Es nezinu nevienu viņu jauno dzied. Ko tu man... Bet tas viņiem nebija kaut kāds šokolādes saldējums gadījumā, tā nebija viņa dziesma, tas bija kaut kas briesmīgs. Man liekas, ka bija šokolādes saldējums, tas bija jaunā Prāta vētra. Es biju bēdīgs Valmierā viesnīcā bez pizzas un bez alkohola, un tur bija muzikālā banka, kura rādīja, tā naktī, es 2 naktī bēdīgs ēdu, tā kā vienkārši bezpienu, negaršīgu un skatījos. Un bija slikta dziesma, vēl viena slikta dziesma, un pēkšņi iznāk, tas bija, pāris gadus atpakaļ muzikālā banka vecā, un iznāk Prāta vētra, tā, davai, un bija arī tāda ļoti nekāda dziesma, tā kā, pat fani saka, ka viņiem tagad tie, pēdējie 5-6 gadi nav baigi labi, jā. Bet, ja godīgi, jā, viņiem tas ir tas tops. Bet es saku, ka viņi, es nezinu, ir vienkārši kaut tas tops, kas pareizi, kaut ko, tā kā skan un jā, bet es biju koncertā un burtiski tā kā, ir tas sāk skadēt šokolādes, jau kurī cīka, gaidu rindā pēc āliņa. Kāpēc tu aizgājis koncertu? Dāmas dēļ? Valmierā bija. Kaut kad nelegāli caur žogu. Jā, Valmierā, es atceros, tas bija Prāta vētra. Jā, un tur bija miljons, visa Latvija atbraukus, 4 stolets. Visi nīkļi. Tas ir tikai grupai. Tas tikai Jānim. Tas tikai Jānim. Jā. Es biju vienā korporatīvajā, un tur spēlēja Prāta vētru. Tas bija tā kā krūts uzņēmums, ja tu vari korporatīvajā atļauties Prāta vētru. Un viss tā kā sanā, ak, Dievs, Prāta vētra. Es paskatījos pusotru minūti, lai es varētu teikt, ka es esmu redzējis viņus dzīvajā, jo es nebiju. Un aizgāju mājās. Jā, ļoti overrated. Ko tu darīji? Backstage. Jā. Jūs pagājušajā epizodē runājat par festivāliem? Jā. Es gribēju, tu stāstīji par to, kā tu mobijā tiki iekšā tajā festikā. Man liekas, tik reizi, jo man bija tieši tas pats stāstījis. Gandrīz. Mēs ar Ēriku tajā brīdī, kaut kādu stundu pirms šuvām sev aproces. Kaut kas bija pārgriezts. Mēs bijām, man liekas, arī visi atbraukuši. Jā, tu, Ēriks, jā, visi. Mums bija bail, ka mūs neielaidīs, un arī tieši pirms mobiju mūs ielaid iekšā. Jā, mēs bijām bariņš, kas meklēja lietas pa brīvu. Jā, bomži vienkārši. Jā, tu esi mainījusies. Es? Jā. Kāpēc? Es nezinu. Tagad tu pērc biļetes. Nē, tagad es, man vienkārši man jautājās. Tagad tu esi tas mobijs, uz ko visi pizdīja biļetes. Šūju aprocīts. Jā, bet mobijam visticamāk, viņam arī bija viss elektroniskais, bija ar muzikantiem dzīvajā. Es neatceros, tas bija tik sen, mēs bijām tādā pipelē, mēs vienkārši bijām priecīgi. Mobijs nice, jā. Jā, bet tas albums būs viņa vai tā būs Zelma? Tas būs viņas albums, jā. Jo man tavs iepriekšējais Diamond Dust, vai nesaucās? Jā. Tas bija Zelma, man patīk. Jā, tas bija tāds, es gribēju kaut ko bišķi citādāku padarīt tajā laikā. Nice. Un cik ilgi topa? Tapa. Es sapratu. Tapas, tas ir uzkodas spāņu valodā. Tapa ir arī mucei. Jā.
Tā intensīvi gadu, es teiktu, apmēram. Bet tas jau tur, nezinu, ir kaut kādas rindas, kuras ir 5 gadus vecas, un viņas vienkārši forši ieiet kaut kādā dziesmā un tā. Bet, gads 2. Tiklīdz kā es pabeidzu savu Diamond Dust, es sapratu, ka es gribu sākt strādāt pie viņas albumu. Bet es sanāku, tu līdzīgi, kā mēs komiķi citreiz vienkārši kaut ko pierakstam, ideja, bet nav īsti kā ar to strādāt. Jo mana galva arī bija tā kā, ka tu domā, ok, es gribu dziesmu, tad sēdi un uzraksti to dziesmu. Tad nākamā dziesma. Bet tu arī vienkārši raksti ikdienā, un tad tas kaut kad, tas nodara šogad. Jā. Ja tev atnāk kaut kāda ģeniāla ideja, kas ir tikai 1-2 rindas, tu tā kā pieraksti viņu, un tad kaut kādā brīdī viņa kaut kur iedarās. Kroči, ne Jay-Z stilā, ja? Kur vienkārši ienāca studijā. Es iedomājos, Renārs Kaupers tā kā, kur ir manas līdmašīna? Pēc 20 gadiem. Man ir melodija. Jā, tur ir. Īstenībā, viņš vienkārši lidos tā gaidīja kaut kur. Kur ir mana līdmašīna? Bet, zini, dziesmu rakstīt, ja tu piesēdies rakstīt tekstu vai ne dziesmē, tas jau arī ir kind of freestyles. Tu vienkārši to nedari mikrofonā. Tu sēdi pie lapas un tu freestylo. Tu domā, kaut ko uzraksti, ko viņi uzraksti. Tur, tas arī freestyles vienkārši citādi. Kaut kādā formā. Kad tu rakstēji viena, es nezinu, kur tu Rīgā dzīvo, tu dzīvo viena ar kādu... Es nedzīvoju Rīgā, es dzīvoju... Tur, kur māja, vai ne kaut kur? Nē, Inešos. Jā. Pie vecpiebalgas. Un kad tu rakstēji viena mājās? Jā, es principā, man vajag būt vienītī. Jo es domāju, kāds ir, kad, es nezinu, boyfriends, vienalga, viņš kaut ko tur taisēst, vai vienalga, tu tur fonā. Nē, tas šļaka, tas makat, tas bija. Jūs, kad jokus rakstat, labi, jums arī varbūt ienāk prātā kaut kādā ballītē vai whatever, bet tā kā piesēžās, jums arī nav tā, ka vajag vienkārši klusumu. Jā. Tas ir tad, kad klusām pierakst telefonā un viss. Tad, kad tu taisi to lielo rakstīšanu, kad tev, piemēram, ir ideja, un es zinu, ka tur ļoti daudz kas, un tev ir jāizraksta tā kā paragrāfs vesels, tad tu raksti citādāk, tu galvā vairāk strādā. Es arī pa lielam galvā uzturu, bet man visi joki, kas man ir, viņi transkripts kaut kur atrodas. Viņus nelasu, bet man viņu izrakstīt tā kā no sevis ārā, lai es varētu sakārtot. Jā, man līdzīgi kā Kalvim, bet man ir paziņa, viņš ir scenarists, un viņš vienmēr, viņam vajag, lai apkārt būtu hauss, un viņš iet kaut kur uz vienkārši kafejnīcam, un jo vairāk cilvēku apkārt viņi runā, viņš sāk strādāt, un es tā vispār nevaru. Es apsēžos, un es vienkārši 2 stundas sēžu, un 2 stundas klausos, ko cilvēki runā. Man vajag klusuma pilnīgi. Man vajag arī klusuma. Austiņas, white noise. Man patīk radīt atmosfēru kaut kā. Man vienmēr ir paticis kaut kādu mizonscēnu uzbūrt. Tāpēc man patīk, tur es aizbraucu kaut kādu Franciju, aizēju kafejnīcu, paņem aliņu, tur, kur ir cīgi un rakstat savas dziesmas. Man vajag vai ir tā kā movie moments. Vai arī es tur uz kaut kādu arī ceļojot, piemēram, tur aizēju izžuvušā upē, sēžu un vienkārši rakstu dziesmas. Tā kā man patīk uzbūrt. Tad cilvēki tev netraucē, ja? Ja es mājās rakstu, tur negribu, lai tur vispār kāds atrodas. Ir tas zvejnieks ļoti krūts Semjons Hanins, šeit Latvijā. Viņš ir Krievijas Semjons Hanins. Nezinu, viņš ļoti krūts. Un viņš man stāstīja, ka viņš tieši tā dara. Viņš vienkārši iet uz kafejnīcu, viņš sēž, pasūta kaut ko sēt, un ja nekas nav, 40 minūtes viņš pacelās un iet uz citu kafejnīcu. Viņš vienkārši, un viņš tā kā vīrietis, kurš staigā vienkārši pa kafejnīcam, tā ir viņa darba diena. Vienkārši viņš tā kā... Tāpat kā 50-gadīgie. Eilandam bija par tiem skvoteriem kafejnīcās, bet viņš arī tā kā pieaudzis vīrietis vienkārši tā dzīvo. Un viņš gaida, kad viņam atnāks. Šitā kafejnīcā nav. Bet lidot uz Parīzi, lai radītu vibe. Nē, tas tur tā rokā. Es uz tām vīnražām braucu jau 7 gadus, un tad tur pēc tam... Vai tev berete bija galvā, kad tu rakstīji Parīzē? Ir bijusi arī berete galvā, jā. Jā. Un tā kā no somas tāds maizet. Apenēs staigāja pa māju tāds smirdīgais CSDD un domāju, līdz kaut kas iznāks ārā. Oblēs skati izgāja tikko. Kāda tev mašīna ir? Volvo V70. Volvo. Tev arī no Volvo? Es arī stīmu Volvo. Gribu vēl sliktāku. Bet tev lielais ir V70. Vai vecais, jā, tas ir. Nē, kurš gads? Kokainais. Es nezinu, V70 ar cietu. Kantainais, jā? Kaut kāds pirms 90. es nemaldos.
Tik vecs? 89, I don't know. Jā, nice. Tas man patīk šie veci. Es nezinu, bet tas seksīgais vecais. Jo tev ir vienkārši straight up tētis vai baļķis, bet viņai viens atpakaļ, ko cilvēki tā kā, oh, wow. Nē, saku, man patīk tieši tie, bet vienkārši, lai viņa būtu ilgāka dzīve, un man nav naudas, lai uzturētu viņu, labāk bišķi paņemt vēl vecāku, jo viņā iekšā ir ekstra tie gadi kaut kādi. Bet es gribētu, ja man būtu nauda, nebūtu problēma, tad es paņemtu ļoti labā stāvoklī kaut kādu veco, jā. Nu, es savu Volviķu, tā kā es neuzticos braukt garus gabalus, tāpēc, piemēram, šodien es braucu līdz pusceļam, kas ir Bērskroks, un es to Volvo tur atstāju un tālāk braucu ar autobusu. Pirmkārt, man ir bail braukt par Rīgu, tāpēc, ka es vienkārši nemāku, man pa daudz ir informācijas Rīgā. Un otrkārt, man ir bail ar to mašīnu braukt pārāk tālu no mājām. Bet jā, tā viņš ripo normāli, grab bišķiņ, kā jau vecas Volvo. Visu laiku deg šitā te, ka motors ir saplīsis, tā gaisa viņi jau pusgadu deg pohuji. Tu nav plāns risināt, vai ne? Viņa izdzisīs kaut kad, vai ne? Pagaidīšu vasaru. Lampiņai diode. Homer Simpson darīja, vienkārši plāksteri pa virsu, lampiņai un tā kā fikst. Pagas, kā te var iziet mirgotā lampiņa? Man liekas, ka, ja dzinēja lampiņa, tu esi gājuši skatīt, tu esi izgājuši. Nu, jā. Man liekas, ka, ja dzinēja lampiņa deg, tad nē. Tur man ir arī viss kaut kādas luksofori deg. Dzinējs un motors ir viens un tas pats? Jā, nu motors vairāk. Dzinējs ir mašīnai, automašīnai. Par motoru var saukt arī elektromotoru. Tas ir motors, kas kaut ko kustina, bet dzinējs ir tieši automašīnas. Zināju, ka man kaut kādu labu laiku likās, ka barošanas bloks ir kaut kāda, piemēram, festivālā, kaut kāda vieta, kur tiek baroti cilvēki. Tas ir, kā viņš smaidīgs palika. Man tāpat, jā. Īstenībā, jā, man bija uzreiz barošanas bloks, tā vieta, kur fermers sadzen dzīvnieks pāēs. Jā. Vai arī tas sāls klucis, ko iedod šitam govīm? Cietumā parasti barošanas bloks. Kad... Arī. Tas bija tas, kad es dzirdēju šo vārdu salikumu, man ilgu laiku likās, ka tas... Jā, man līdzīgi bija, ka tu mašīnā kā ir ar svecēm, es tā kā nav sveces. Kas mēs uz kapiem braucam? Mazā Winstona klipā vai būs redzams mazais Winstons, jo es nezinu, vai viņu vēl var dabūt. Mazajam Winstonam nebūs, diemžēl, klips, visdrīzāk, ka nebūs, bet... Vai mazo Winstonu? Es domāju, ka nevar. Varbūt viņš kādos arhīvos kādam stāv, bet man liekas, ka nereāli dabūt. Mākslas muzejā. Jā. Tas būtu krūti, tā kā, zini, tā aizēja pie Omītas, viņai kaut kas stāv no viņa laikiem, un tad vienkārši savā plauktā turēt. Bet gan jau vienu dienu atnāca, nav ko kurīt, un tev tāds, ja es vienu izņemu, neviens neizadās. Bet man liekas, ka tā ir laba. Es nesaprotu, kāpēc mazās paciņas vairs neeksistē. Man liekas, ka, tā kā... Tas ir labs biznesa plāns, ne? Kā mazās? Es neesmu nekad pīpējis. Tā kā viņa šaura vienkārši. Ideāli, ka tev ir 12 gadu mazāk džīns, viņas perfekti ieslīd iekšā. Tur tāpat vienu cīgu visus 3 kurīt. Bija ideāli, tu viņu vari lielo pagrūti, bet ziemas jākā, ka tev mājās cīgs jāienes, tu ieliec, tad tev viņas vispār nevar uzraut. Tu vari likt viņu apenēs, arī nevar uzraut. Pilns lietām. Tā bija tēma. Small penis joke, jo mazais Winstons. Jā. Okay. Es arī domāju kaut ko par to. Bet es pīpēju kainas, un kainēm arī ir ģimenes paka. Čēsne? Nice. Bet es viņu nepērku gan, nu tā kā... Es kainas beidzu pīpēt, jo viņām ir tā sajūta, ka tu vari viņu nokurīt tā kā filmās, tie alkāni, ka tu pieliec un momentāli dūmos viņu var nokurīt. Jā, true. Vienkārši pieredums. Ko tagad kuri? Zaļās kainas. Vēl joprojām? Okay. Un viņām ir 40 paciņi. Bet es viņas kaut kādas 2 reizes, nezinu, 5 gadu laikā nopirku. Viņi izļurkājās, un tur viss sāk plīst. Viņi pārāk ilgi. Bet es esmu bijis pie jums kaut kad, es neatceros, kaut kādu vienu no reizēm, jā, un uz galda mētājās 40. Ok, vai te būs īra jāmet? Es nebrīnos, normāls kurītāji vienkārši. Varbūt Etviju gribīja iegādāt. Kāpēc ne? Īstenībā tas varētu būt fancy. Es gribētu arī, zinu, tie iemutīši. Jā, mēs vienu brīdi viņus izmantojām, jo pirksnes man. Jā. Tas bija. Tur arī to zāru pārlozu, un tad nav jāiegādājas. Man bija Etvī, bet es nevarēju pavilkt sociālo spiedienu, kas nāk virsū tev. Ka tev dirž, ka tu esi gejs? Jā, atnāc, Miss Fancy, lielais gudrinieks. Tev bija viņa, kā prosta plakana, vai tur bija kaut kāds dizains? Nē, viņi vienkārši tā kā grāmatiņa attaisās vaļā. Bet virsū uz vāka nekas nebija? Nē. Es atceros, man bija vectēvam no padomju laikiem tā Etvija, kur bija raķete un tā kā padomju kosmosa tēma un tas.
Un es nezināju, kas tas ir. Es vienkārši domāju, foršu kastīti, un tad es viņu kaut kur sapisu. Es gribētu arī ir tās Zipo šķiltavas, ir viss kaut kas tāds fancy. Jā, man arī bija Zipo. Zipo ir viens plus, ko es vienmēr esmu teicis. Ir ne jau tas, ka tu viņu vējā tur pieliec roku, tu dzīvo pilsētā, bet tu vienmēr viņus dabūsi atpakaļ. Šķilenes pazūd. Visiem tāds ok. Jā, es atceros, bija gads, kur visi džeki viens otram dāvināja dzimšanas dienās Zipo. Man arī bija. Man čom precīzi ziemā uzdāvināja. Tad man un vēl vienam bija bija dzimene vienā dienā. Un man uzdāvināja trešdien zipens, piekdien bija ballīte. Un es uz balkonu, es jau biju mājās samācies trīkus. Yeah. Un es uz balkonu tā šķiltavs aizlido un pazuda. Nice. Jā, bet bija, kad visi dāvināja viens otram. Un arī bija gads, atcerieties, ka visi viens otram dāvināja kaljānus, ūdens, kā tas saucas? Ūdenspīpes, jā, arī. Nezinu, kāpēc. Dāvināšana tajā laikā, kad viņš bija populārs, neviens nevarēja atļauties kādam uzdāvināt, bet viņš pīpēja, visās ballītēs. Jā. Tas bija bezjēdzīgi. Mēs hektoru lējām ūdens vietā un ganžu likām tabakas vietā. Un tu pīpē to ūdeni. Nu, tas ļoti es pirmo reizi vēmu šitā. Es jau gandrīz izvēmjos tikai klausīties. Nē, jo mēs bijām Valmierā, kad bija ballīte, un tad mēs bijām tikko sākuši trenēties dzert, kad principā viss, kas trenēties dzert, viņš pateica. Jā, tas ir sasensības, kas... Nē, tagad jau viņš profesionāls, toreiz viņš trenējas. Un kā jau katrā karjerā, daudz krītumu bijuši, bet... Jānis nav labā formātā. Un, karoči, mēs dzērām, un es atceros, kad Čoms, Alfrēds, viņš, karoči, tu zini no man. Un mēs taisījām, kurš vairāk dziļmens ar ūdenspīpi. Viņš uztaisīja kaut kādas 6, un viņš un man galvā, davai, un es atceros, pie 10. Viņš rāda, Janka pietiks, un es ievilku 12. Es izpūtu dūmus. 4 sekundes vēlāk es pirmo reizi sapratu blackout apzināti, ka tu būtiski tā kā tu aizmirsti sekundes. Nākamais kāds pie poda. Es izvēmos un gāju mājās. Bija pieredze, bet bija rekords kādu laiku. Kāds pārsita? Man liekas, pēc tam viss saprat, nav jēga. Jā. Okay, jā, tu uzvarēji labi. Jā, tas nav tāds, jā. Es atceros runāt par trenēties, kad students bija strādāja Elkorā, un zin, tur ir tie vīrieši, kuriem jau diezgan daudz gadu, un viņi joprojām ir pārdevēja konsultanti. Zini, kas Elkors ir elektronikas? Jā. Okay. Tur visu pārdevēja. Jā. Un nav labs veikals, nav laba vieta. Un, karoči, tur bija viens no tādiem... Bet viņi mums sponsori kādreiz būs. Nē, un, karoči, un tur bija viens no tiem, kurš ar bišķi nikns uz visiem, ka viņam jau gadi, un viņš joprojām tur, un tu parasti tur strādā, vienkārši studenti un tā. Un atceros atbrauc, un viņš arī bija krievs, un viņš bija ļoti pret amerikāņiem. Un es atceros atbrauc amerikāņi, un viņi paņem visdārgāko sound sistēmu, kur nekad neviens nepirka, un tas nozīmē, ka liels bonus mums. Un viņi uzreiz, vai lūdzu šito, to, un viņi sapirka uz 4000 latu tādu. Un vienkārši aizbrauc, un es viņam saku, ka tu vari iedomāties. Viņi vienkārši, viņam 4000 lati nav nekas. Un es jums zvēru, tas ir pieaugis cilvēks, un viņš pateica, jā, bet zini ko? Bet ja mēs ar viņiem dzertu, paskatīsimies, kurš vairāk izzērtu. Un es tikai tiešām... Tu esi sandālēs, tu sandālēs stāv Elkorā, un tu strādā šeit vairākus gadus, un tu lepojies par to, ka tu izzersi, kas arī varbūt tu neizzersi vairāk nekā viņi, varbūt tu nezini. Bet ja pat tu izzersi vairāk nekā viņi, kas tas ir? Tur no aizmuguras kreicis, cik tu dziļumenis vari paņemt? Es jau ar ūdeni pītu, davai! Es saprotu, ja viņam būtu 16, zini, cik tu vari iet, bet un es tiešām... Man, ja godīgi, neviena, ne otra lieta nešķiet šausmīgi impresīvi. Ne tas piķis, ne tā dzeršana. Kas ir tas, ko tu meklē vīrietīgi? Intelekts. Dziļmeņu skaits. Dziļumenis, cik varbūt. Vismaz 4-5 ir jāvar. Es tieši nesen domāju par to, ka ir grūti atrast kaut vai draugus. Man gribas dažus jaunus draugus sameklēt, un es sāku domāt, es gribu cilvēkus, kuri organizē lietas, jo man ļoti patīk organizēt tur pārgājienus, piknikus, whatever, visu kaut ko. Es gribētu tādus cilvēkus vairāk dzīvē, bet
ļoti bieži tādi cilvēki ir vai nu kaut kādi kristieši slimi, vai nu kaut kas nav tur kārtībā. Nu, tā kā, jā. Tieši tie, kas organizē lietas. Lai ar viņu var parunāties un lai viņam patīk visu kaut ko darīt reizē un lai viņš arī nav pilnīgs tā kā es vispār nedzeru. Tur baigie kritēriji. Es īstenībā pirmo reizi mūžā saprotu, kad es redzu tos te Tinderī kādreiz, kad es sēdēju par ētam parādās meiteni, meklēju vienkārši drauga, kur iet pāri. Man tāds fucking dzird, ko tu bojā vāji, bet te ir vienkārši single nogribējušies vīrieši. Jā. Un tad es meklēju draugu, delete. Jā, man arī bija kā meči ar smuku meitnes, tā kā wow, un viņi tā kā es interesēs tikai draugu pārgājienu, un es tā, jā. Man riebis iet. Tev draugs nevajag. Viņam riebis iet. Tev patīk staigāt, jā? Īsti man ļoti patīk staigāt, bet ne ar meitenēm. Ar meitenēm patīk nestaigāt. Tev patīk iet kaut kur, braukt kaut kur ārā dabā staigāt? Nē, šitais man nepatīk, jā. Bet es dzīvoju tieši pretī mežam, un es katru dienu mēģinu vismaz pusotru stundu pa mežu pastaigāt. Kaut kādus soļus. Un šodien nesanāca, jo es biju no rīta televīzijā, un man sačakarēja visu manu ritmu, es modos 6. Es redzēju, jums bija dīrs agrēs. Jā, un es vienkārši, un šodien es pārdzīvoju, ka man nebija pastaigā, jo man ļoti patīk, tas ir tā meditācija, tu atslēdz galvu, tu ej, un tad ne par ko nedomā, un es pusotru stundu gandrīz ne par ko nedomāju. Tu pēc podkāsta pastaigāti par rajonu Primčiku. Man nesen tā bija, man bija pagājušā nedēļa, ka es atbraucu pēc open mic mājās, un es sapratu, ka es neesmu staigājis šodien, un jau 11, un es vienkārši stundu tā staigāju vienkārši par rajonu. Tu klausies kaut kādu muzonu? Nē, arī nē. Okay. Jo man galvā... Tu paliec viens pats ar sevi? Es visu laiku esmu viens pats ar sevi. Man nav draudzenes jau vairāk nekā gadu, un man nav nekas. Es visu laiku esmu. Es vienkārši domāju, vai tu pats nepaliec sev zai balas stāstiem, ka tu, piemēram, ej, un tev tāds, mašīna iet. Jā, atceries kādri, un tev pašam no sevis tāds. Es domāju, Jāni, ka tas pastaigas ir, kad es atbrīvos bišķi no sevis, ka es neko nedomāju tieši, jo tā es visu laiku esmu ar sevi, jā, un tu kā... Kā jums ir, ka jūs ejat gulēt, random jautājums? Jums vajag, lai kaut kas fonā skan, vai jūs klusumā vienkārši guļat? Man ir absolūti vienalga, kas ap mani notiek. Ja es gribu gulēt, tad es eju gulēt vienkārši. Okay. Man ļoti labs jautājums. Es sācu likt tos, kā viņi bija, Rainforest un visus tos. Kādas skaņas, jā. Un es uzliku, kad ir vētra jūrā. Ātri vien sasvīts, pamodos no mūrga, kur es slīkst. Man tad, atpakaļ pie mēžu skaņām. Sauz zeme kaut kur. Jā, man nevajag šitos. Aleksandr, tu? Jā, tā kā, tu zini Aphex Twin, to mūzici, vai ne? Jā. Tā Amazing, vai ne, Džeks, kurš vienkārši izmainīja mūziku, gēnijs un... Jā. Un viņi, Nav kā Kanye sūts. Jā. Neko nemāk. Tu nevar salīdzināt. Lol, nav vērts. Nu jā, un viņam ir kompozīcija, kur saucās 19. Un viņa ir tāda ļoti mierīga, chillinga ambients, un es jau pēdējo pusotru nedēļu es lieku to, kad es tīru zobus, jau mazgājos, un es klausos to, un viņi tieši, man liekas, 8 minūtes vai 10 minūtes, un es paspēju visu izdarīt. Un es suņu olas smaržo. Man rītīgi bail vienmēr. It's ok, tad man pasaukt viņu. Nē, viņu kā šotnāc atstēties pie manis. Tev jau ir dēls, ko tu uztraucies? Krišķi, tu klausies to muzonu, jā? Un tā muzona, tas ambients, viņš ir ļoti repetitīvs un ļoti repetitīvs. Gluži kā šis vārds. Jā, es arī gribēju, ka tā varēja. Jā, un viņš ir ļoti minimāls, tas nozīmē, tur pāris notes, un viņa atkārtojas, tas nozīmē, ka tev smadzenes. Jā, tu transformē. Maz darba tev smadzenēm ir. Jā, un es tā kā apguļos, un viņa jau spēlē, un beigās viņa spēlē mazāk un mazāk. Tu pat nezini, vai būs nākamais virziens un nē. Un kad tu gaidi nākamo virzienu, tu tā kā kaut kur. Jā, super, iesaku Aphex Twin 19, bet visu Aphex Twinu iesaku vispār. Tas laiku vienā vietā aizmiedz. Tu aizmiedz visu laiku tajā vienā vietā, kur tūlīt būs, un tad tagad... Gandrīz, jā. Īpaši 2. 3. diena, kad ķermenis jau zina, kas būs. Viņš tā kā, mēs zinām, kas būs. Varbūt, ja tu klausies to regulāri, tad tas tā kā sunim, ka tu ietrenē. Tieši tā, Pavlovas suns. Gribas padarīt viņu miegāju, jums jāuzliek vienkārši skaņdarbs fonā. Jā. Varbūt. Komēndi. Bet, jā. Pēc ietbieg uz kaut kā aizpalāk vaļā. Sasita galva. Kāpēc tu? Tu zini, kurš ir labs cilvēks, vai ne? Jūti. Jā.
Jā, tagad viņi sasmažos manus kaķus. Man ir vēl viens random jautājums. Es drīkstu uzdot? Jā. Lūdzu, mums kaut kā laiks jānosaka. Karoči, es nezinu, kāpēc man viņš patika. Jums jāiztēlojas, ka ir visi alfabēta burti, un viņi savā starpā kaujās. Latviešu alfabētu. Jā, okay. Kurš burts jūs prāt uzvarētu? Tā kā piesistu man ir variants. S? S, viņš tā. Jā, S, jā. Okay, Jāni. Slidomē. Man liekas, ka es teiktu G, jo viņam ir tāds jauda, man liekas, iekšā iebūvēta. Neskapēc. Man liekas, ka R ir nākamais, jo viņš tāds wildcard nedaudz varētu būt. B arī liekas tāds bija. Es ir gandrīz visos vārdos, viņš visbiežāk, viņš arī tā. Viņi kā runa izskatās. Jā, man liekas, ka es varētu drīzāk palavīties ganām un izskrien. Vai arī viņš varētu uzvarēt ar viltu, nevis ar spēku. Jā. Man gribās teikt, ka kaut kāds jo viņam ir gandrīz galva, gandrīz rokas, gandrīz kājas, un ar garumzīm viņš var kā beisbolēni izmantot. Okay. Kaut kas teica dubult V, jo viņam ir bet latvieši nav dubult V. Jā, man liekas, visi ar mīkstinājumu zīmēm paņem tā kā bumerangu. Jā, tas man arī bija domas. GTV punkts. Jā, man G arī, man pirmā doma bija G. Man liekas, viņš tāds jocīgs, viņš varētu chokeholdā paņemt vienkārši. Nu, ja tas ir kurš tur kādu chokeholdā. Baigais alus vēders priekš. Priekš G? Jā. Vēl man patīk, ka viņš ir ESG. Tā bija man pirmā lieta, kāpēc viņi izvēlējās. Bet no Kirillicas noteikti H, kas ir X. Izskatās kā X. Bet varbūt Ž, jo tam ir vēl ekstra. Ž arī. Jums nav kaut kāds tas tā kā Š? Ir Š, jā. Bet Ž, Kalvam taisnība, Ž ir tāds liels onkulis, kurš... H uz steroīdiem. Kā rakstās Ž? Viņš ir kā H, bet... X un vertikāla līnija vēl. Sešas tās rokas. Jā. Un vēl ķeburs, vai ne, lejā kaut kāds? Nav. Ķeburs. Tas ir šā. Tas ir šī. Ž, nav, vienkārši viņš tā kā... Ķeburs. Ķeburs. Tā kā ķiņķēziņš. Ķiņķēziņš. Tu tagad... Es gribu... Labi, tad jautājums, kurš ir visvājākais burts tavuprāt? Kurš pirmais zaudētu? Man liekas, T tāds un I un T liekas ļoti vāji. Krieviski mjahki znaks dabūs pizdi uzreiz. Un pēc tam tverdi znak dabūs. Jā, kaut kā man dīvainā kārtā liekas, ka I ir vājāks kā I. Jo I ir tāds I, bet I ir vairāk tāds, es zinu, ka es esmu vājš, bet es fucking tev... Latviešu valodā dabūs pizdi pirmais L. Vai č. Man liekas, zaudēs, ka viņš skries karā paklups un tad pret akmeni atsatīsies. L. N arī varētu būt tāds... Precīzi tāds, jā. Ļoti random. Un man liekas, uz pārsteigumu momentu tā kā, un tad iepiš tev. Man patīk, kā Zelma tikko pateica, jā, bet zin tie cilvēki, kas pārgājās, viņi visi debīli kaut kādas sektās, un pēc tam pilnīgi mums uzdot uzdevumu, kur pārbauda mūsu kosmiskās enerģijas. Tā ir asociācija. Nē, man īstenībā ļoti patīk asociācijas spēles. Es arī jokoju. Jā. Es tu pirmī teici par to etviju, ka tev bija etvija un tev jāklausās. Jums nav džekiem tā, ka tu vispār izdarīji jebko ārpus kastes un tev uzreiz jādabūt dzirdēt vienkārši. Jā. Tu, what the fuck, uzvāc kaut kā cīņšīgs zābaks, tu loks uzreiz. Konstantino. Tā kā skolas gados. Tu heito visus. Atbilde tāda, Zelma. Skolas gados un ar Jāni. Jā. Nē, jo es vispār. Es uzvelku kaut ko ārpus hūdija vai tēkrekla. Es savu cepuru sāku nesāt. Pilnīgi visi teica, ka es krievs esmu. Super krievs. Un tad parādījās Peaky Blinders un visi teica, tā kā Peaky. Un man tāds, kāpēc es nevaru izdomāt? Jā, kāpēc es nevaru pie viena palikt? Tad jūs izdomājat kaut ko. Bet tagad ir Peaky Blinders tikai un vienīgi. Jums vajadzētu embraceot vienam otru, būt different. Nē. Man pilnīgi pofīgi, jā. Bet Jānis teica, ka viņš kurie tās cigaretes un viņš baidījās sociālo, kad cilvēki domās, ka tu esi gejs vai kaut ko tādu, vai ne? Ne, bet tu saproti, tu nevari būt es un staigāt ar to savu nāģeni, kurīt ar ētviju izvelkt zīpenes un tad vēl tas cīgas pagarinātājs. Man skola, es atceros... Tad tev vajadzētu to ne bereti, bet fedoru. Trilbīs. Tas esot meiteni hot liekoties.
Man bija viena lieta, kur es rītīgi gribēju, un es skolā ar viņu staigāju, bet es slēpu, un man uzrāva nodirs. Tas vairāk nenotika, bet bija kabats pulkstens. Kur izvelc ārā pasties. Es arī nopirku 60 centīm maksā. Es no eBay pasūtīju. Tu biji arī žakete vai ne? Nē, man nebija tas. Cik laiks ir? Jā, es viņu nopirku, bet tā arī reizi nekur neieliku, vienkārši mājās salūzu. Rīgā ir viens čalis, es gribētu teikt, viņam ir 17 vai 18 gadi, un viņš ģērbjās pilnībā tā kā Peaky Blinders. Un es katru reizi gan tāds kāds lūzers. Bet viņš ģērbās pirms tam tā, vai viņš tagad ir tik ļoti iespaidojies no tā vai nu viņš iestājās tajā mākslas koledža akadēmijā, vai arī viņš iet uz Boulderā un melo par saviem panākumiem. Bet viņš man tāds, ko tu dari? Es arī viņu redzēju, bet man tieši otrādi. Es pats neesmu fancy dresser, kā jūs zināt. Bet katru reizi, kad es redzu, ka cilvēks ir padomājis, zinu, kā man prieks. Zinu, kā viņš padomājis par apģērbu un tā. Tā kā ir tas, bet daudz ir pasties pasākumos, daudz čaļi tu redzi ir sakopti un tā tālāk un tā. Bet tev nevajag obligāti ģērbties tā kā pirms pirmā kara kaut kādam. Bet kāpēc nē? Tu neteici gadījumā kaut kur, ka tev besīja īsās čolkas? Jums nebija kādā podkāstā tāda saruna? Man liekas, nē. Varbūt. Vai varbūt es jautu? Man liekas, nē. Man pat bija joks par to. Jo es tieši šodien atceros, man ir reāli riktīgi īsā čolka. Bet tev ir, tev ir cita, man kaut kas nepatīk, kad ir, tev ir tas viss, tev ir Star Wars aizmugurē un čolka priekšā, bet... Jā, tev nav čolka, un tad vienkārši taisnība. Jo man beisī tas teika meitens, man bija kaut kas joks par to, tā kā... Ko tu dari? Tu neesi televizors, neesi interesants. Man tāds, kāpēc? Tas ir teātris skatuve. Man tāds, kaut kas tajā man likās, kāpēc? Ir tik daudz smuki griezumu, un tu izvēlies staigāt it kā tu lūri. Jā, tas laikam kontekstā, kā tas viss. Ir cilvēkam ļoti piestāv čolka. Jā. Ir cilvēkam ļoti piestāv. Es par karē man patīk, tu tā kā smukai meitni karē, vai ne? Un tā čolka. Un tas īsais griezums. Tas ir Karen, ne? Jā, ne. Saprot, jā, vienkārši N burtu pielika beigās. Karē, viņš tā saucās, bet man Kārenu vēl. Jā, karē. Bet jā, dažām meitenēm piestāv tas īsais griezums, un tad dažas uztaisa man tās. Kāpēc? Kur tev ir draudzes, kuras pasaka, klau, mīce, melok tevi slimība vai jūtis, un kad viņas ir garāks velcinos. Jūs runājat par tiem mākslas šitiem te studentiem, vai ne, kas iestājas akadēmijā. Man bija interesanti par to parunāt ar vienu čomu. Ir daudzi tādi, ka viņi iestājās tajā mākslas akadēmijā, un viņi pēkšņi vienkārši tur šallītas, un es esmu super ārcī. No vienas puses liekas riktīgi lēm, tā kā, ko tu tēlo tagad? Pēkšņi esi pilnīgi cits cilvēks. Un mēs ar čomu riktīgi heitojām ilgi šito. Bet tad es padomāju, ka no otras puses, tu esi tajā vidē, tu esi starp tiem cilvēkiem, tu jau kaut kā ietekmējies. Un vēl viena lieta, vēl viena lieta, tu arī meklē sevi, tu esi jauns cilvēks, un tu nezini, kas tu esi pa lielam, vai ne? Un tagad tu esi tajā vidē, un tā kā, varbūt tas ir, kas es esmu. Es ļoti daudz cilvēku pazīstu, kur bija, piemēram, ļoti tāda kautrīga meitene skolā, un pēc tam viņa kaut kāda seksa bomba izauga. Tas ir, tu vienkārši mēģini sev atrast. Jā, bet tā es domāju par to, vai tie čaļi, viņi tādi bija iekšā, un viņi beidzot ir vidē, kur viņi var būt viņi, vai arī viņi nebija īsti tādi, un viņi vienkārši grib iederēties. Šeit ir jānēs. Man vienmēr liekas, tu vari iet savā ārcī, fārcī, prīkolā, tā, ka tev ir kaut kas, ko prezentēt. Zini? Tā, ka tu esi nopelnījis. Jā, tā, ka rekur iečko, man ir šāda galerija, vai vienalga kaut kas. Un, ja es staigātu futbola tērpā, jums nebūtu tāds, tu esi... Nē, tu vari staigāt kā gribi, mēs tev pieņemam, Jāni. Jā, pēc taviem noteikumiem. Vai tu esi nopelnījis savu Peaky Blinders cepeli? Jā, es esmu puskrievs. Cik viskijus tu esi uzbrūvējis? Uzbrūvējis. Izdēs. Tas par to es nerunāju. Bet tas nav brūveri cepeli. Peaky Blinders. Viņi jau tur... pagā. Un viņi vispār... Cik čaļus tu esi nogalinājis ar žileti? Nē, bet man nav žilets. Redzi?
Karači. Jā, redz, sāk sūdru. Nē, tas bija par to tavu cepures. Valmierai Par pateikt. tavu nepelnīto cepuri tas bija. Karači, man ir ideja šovam. Karači, zini, pa visu pasauli ir viens tas pats formāta šovs, kur sēž kaut kādi cilvēki, kur rubī modē, un iznāk sieviete vai vīrietis, un viņi komentē, kā cik slikti ir apģērbs, un viņi pēc tam pārģērb, vai ne? Un tas pats šovs ar Jāni, bet koncepts ir tāds, ka cilvēki ir labi apģērbti. Un Jānis katrai, ko tu runā? Kāpēc tu tā uzskaties? Kas tu esi? Tu esi bandīts? Nē. Un Jānis beigās pārtaisa ļoti, ļoti viduvēji, zem viduvēji. Visiem vienkārši tas pats. Melns trēkrekls. Jā. Ļoti nolietot apavu. Jūs varētu šito darīt. Es reāli skatītos, kad zini, ka ir kaut kādas apbalvošanas. Ķipā Amerikā vienmēr ir kaut kādi fujaki, kur skatās tos outfitus un heito. Jūs varētu tur pēc zelta mikrofoniem un visām šitām te balvām heitot vienkārši tos outfitus. Patreonus tā varētu notikt. Mēs arī komentēt publisko pasākumu. 3 čāļu viedokļi vienkārši. Kas tā paklēja? Mēs jau varam trenēties. Tu visu atbalsti. Nu jā, es atbalstīšu. Nē, bet mums jau būs dažādas balvas. Nu, tā kā tu būsi tā balss, kas nodirš. Ir kaut kas, kas tev besī reāli, kā izskatās? Man? Jā. Jā, protams, bet tagad vajag padomāt. Es tūlīt pierakstīšu to domu. Droši vien, zini, ir parasti tā problēma, kad ir tie čaļi, kas saka, es ēdu, cik gribu, bet man nenāk kilokrāt. Viņš šāds, kāds pie lohas. Nē, bet... Jā, es jāpamēģinu. Tā labi ideja. Es domāju, ir cilvēki, kuri arī ģērbjās, kā man nebūtu problēmas, bet konkrēts cilvēks besītajā. Zini, ka konkrēts cilvēks besītajā apģērbā kaut kā vajag. Tā kā. Tas vairāk par cilvēku, nevis par apģērbu. Jā. Ir kaut kādas šādās milzīgās dirses, kur jau 3 slāņos, un tad ir ādas krāsas legging pa virsu. Un tev liekas, ka tev vienkārši plika milzīga dirsa iet priekšā. Es to saucu par, kad ir sieviete ar ekstra KG, un viņa uzvelk ļoti piespielētas leggings. Es vienmēr to saucu tā kā pa sārdelēm. Viena nepareiz mūvs, un viņa uzsprāks. Atcerieties, Farela. Karstā laikā. Jā, tā kā pārvārās. Man liekas, tomēr... Horizontally challenged. Jā, tas bija labs. Man liekas, ka bēdīgāks skats ir nevis liela dirsa iespīlētos leggingos, bet kad esmu redzējis, kad ir sieviete, kur ir pārāk tievu priekš leggingiem, un viņi tā kā uz saļimuša locekļa prezervatīvus. Tā kā vienkārši, viņi pat nenostiepjas vispār. Jā, viņi vienkārši tā kā... Jā, es zinu. Tā kā sažmus ādu. Jā, viņai ir tā kā ietaka burtiski zars, un tad ir visām milzīgs ceļgals. Pārspīlēt liels ceļgals, un tad ir, jā. Es atcerieties, Farelam bija tas periods, kad viņš dziedāja Happy, un kļuva ļoti populārs, viņa bija tā cepura milzīga. Parka Rangera. Jā, viņi tagad lielāk. Un man draugs dzīvo Losandželesā, un viņš teica, ka visi tu ienāk, jebkuru, piemēram, kafejnīcā, arī pastrādāt, un visi jaunieši sēž tajā cepurēs, un tur ir karsti arī. Un viņš domāju, tas man nepatiktu. Viņš teica, tas ir tik ļoti absurdi tas bija. Pēc tam reperiem, Tyleram The Creatoram, pāriem viņam tas lielās cepures ušankas, tā krievu stila, tas bija populārs, un arī visa Losandželesa staigā ar tām, tur fucking karsti, un viņi kā tēkrekls, tā kā šorti un tā šapka, kā milzīgā ušanka. Bet ja tas ir pret logiku, tad tas neatbalsta tādu stilu, kad, tā kā, come on. Tu vari teikt paldies Kašeram, kurš izplatīja šo stilu, tas cepures. Arī? Viņš taisīja, jā. Okay. Jā, es nezinu. Jūs runājat par tiem tur apspēlētām drēbēm. Man galvā viss, kas bija supernovs Markus Rīvu priekšnesums. Kas viņam? Viņam bija kaut kāds ādas krāsas. Super piespielēt. Bet pagājuši gadu viņam bija kaut kādas tur nākotnes bikses sudraba. Man liekas, tas bija vēl trakāk. Viņš mēģināja, liekas, iet spēlēt to seksa kārti, bet viņi nespēlē vairāk. Bet viņš bija pliks, viņš bija... Visas kārtas jau bez maz var izspēlēt. Jā, jo tas tā kā ar filmu franšīzēm, kuru tā kā, ja tu turpini taisīt filmas, vienā brīdī jūs attapsieties kosmosā. Un tā kā, ko pēc tam ar Markus Rīvu, viņš tagad bija toplasā. Nākamgad, viņš novelk bikses. Nē, toplas ir mazākais. Viņam bija viss piespīlēts. Es saku, nākamgad bez biksēm. Viņš bija cipa Jēzus arī šogad. Nu, ok. Ko? Jā, viņam bija tā
aina, ka viņš Jēzus viņu tur, un viņš tā, esmu gay Jēzus pliks, un man baby oil es skatījos, un viss, ko es galvā domāju, ir neskā kaut kāda hardcore tēta šito skatās mājās. Vai ne? Latvieši vienkārši konservatīvie fāteri. Jā, es domāju, pirmkārt, viņi Eirovīziju skatās. Jā. Supernova. Jā, un trešā... Sieva tāda, es gribu uzlikt. Nu jā, viņš fonā tur kaut ko. Un trešā lieta, viņi točni saprot alūzijas uz Jēzu un uz Bībeli. Jā, ne, viņam turēja tās rokas. Jā. Tas nav tāpēc, kāpēc viņš mierā. Jā. Bet jums, es godīgi, es pilnīgi viss labi atteiktu, es karču, man nav nekāda bifa ar Markus Rivu, viss nice. Tāpēc, lai viņam būtu. Jā, bet vienkārši es gribu, tāpēc, ka es gribu pateikt nākamo, ka jums nav bišķiņ, man patīk, ka viņš tā kā katru gadu netiek, tas ir kaut kā krūti, tas ir čipa, tā ir viņa lieta. Jā, ir kaut kādā nestabilā pasaulē, kaut kāda stabilitāte. Tā kā Trumps pievāras karš, un tā kā viņš nodokļi, un Markus Riva Supernova. Es jau savā podkāstā vienkārši sajūsmējos par viņu vienkārši rēķinu, ko viņš maksā savam psihologam. Kurš tā kā viņš atkal neizcēla mani, tā tur. Jā, es nezinu, kas tas ir, vai viņš visu laiku ar vieniem tiem pašiem cilvēkiem sastrādājās, un viņam apkārt varbūt ir kaut kādi cilvēki, kurš saka, ka jā, šitas ir ritīgi cool, un viņi visu laiku katru gadu to saka, viņam vajadzētu kaut kādus jaunus padomdevējus, kuri pasaka, večuk, un šogad varbūt pamainam for real. Viņiem bija fonogramma, tā kā viņi iedziedāja studijā, un viņš lipsinkoja, man liekas, vai tu visiem tā nebija? Nē, vokāls parasti ir dzīve, pārējais viss ir. Es pat ar savu basic ausi dzirdēju pāris šķībi, jā. Bet interesanti, ka šogad viņu tur 10 cilvēki un to beigās izbalvosim, kurš netiks. Un viņš netiks, es kā, come on, viņš nebija arī sliktākais no visiem. Barīgi, ka saka, izbalvosim. Bet... Tava balva ir, tu neties tālāk. Tur bija tā balsošana pusceļā un parādās Markus Riva kaut kā 3 vai 7%. Es jau visu skatos uz viņu meklēju, vai viņš stumj asaras atpakaļ. Bet varbūt viņš ir pieredze, zini, viņam tas tā kā. Jā. Bet zini, ka ļoti daudz cilvēku arī par viņu grib, lai viņš tiktu. Un viņi uzreiz nē. Pirmā lieta, uzreiz nē, un pēc tam ejam pa nopietnām. Bet tas, ka tu 10 gadus vienkārši kaut kādu huņu taisi, nevajadzētu būt iemeslam, lai viņu palaistu. Nabadzīņš atkal atnāca ar sūdīgu dziesmu. Lai izmetiet viņu, kad 4. Tādā ziņā. Lai ir intriga. Ak, ne, Markus Riva šogad būs, tas ir labs šovam, vai ne? Viņi uzreiz nē. Būtu sūdīgi, ja viņš katru gadu tiktu izmest kā otrais. Visu laiku viņš paliek ar to otru cilvēku. Varbūt visi mati jau sirmie, viņš nevar to pressure, to spiedienu. Jā, viņš ir beidzis viņus balināt, viņi vienkārši ir balts. Jā. Viņš fuck! Viņš trīc roka, kurī, Kas ir jādara, lai tiktu Supernovā? Tu varētu iet, tu pagad piedalījies? Es biju vienu gadu, tu uzraksti dziesmu, iesūti viņu, un tad kaut kāda maģiskā, mistiskā žūrija tur izvēlās, kuri tā kā pretendē. Okay. Tu biji to elektronisko projektu, jā? Es biju ar, viņa bija kind of tur dzīvie instrumenti, tur tāda bēdīgā dziesma. Bet man bija kind of tāds višķiņā aprēķināts lēmums, jo tas bija kaut kāds Covid laiks apmēram. Un baigi maz notika koncerti, un man vajadzēja kaut kur vienkārši pagrozīties. Es tieši tāpat izdarīju Covid laikā. Tā arī strādāja ļoti labi. Jā. Un arī nebija labi. Tik vajag mīst, mēs lielu runāsim. Nē, mēs jau palielam, mēs esam norunājuši laiku, mēs varam arī... Ko? Jā, jau stunda? 50 minūtes. Pārsteidzoši ātri. Jā, šis pat nepamanīja. Pateiksim, ka 8. martā sestdien Zelma iznāk jaunais albums. Yes. Būs arī klips, sekojot viņai Instagramā, Facebookā, un arī galvenais YouTube'ā, vai ne, kur klipu var noskatīties. YouTube, Facebook, Instagram, TikToks, visur. Jā, es pats gaidu tā dziesma, pirmā bija Hojena, iepriekšējais albums bija Krūts. Kas notiek? Un albums būs tā kā es riešu Spotify'ā. Ok, cool. Un tur būs arī lirikas dziesmām klāt, un tas, man liekas, forši un svarīgi, kad lasa līdz tekstu, tas palīdz. Jā, tas man palīdz arī, jo man bieži vien ir... Ir tīpaši repā ir tāds, ko? Un vai tev būs CD versija Statoilā? Statoilā. Kur mazais Winstons un Statoils? Es nezinu, mēs nav vēl skaidrs par šito. Man kaut kas prasīja, varbūt, tu gribētu? For fun.
Es nezinu, vai tādā apjomā, vai viņi tiktu tirgot kaut kādā Circle K, bet es varbūt gribētu kaut kādu mazo edition. Jo man vispār liekas, ka mūsdienu pasaulē tas ir kind of lieki. Jā, un nē, es skatījos raidījumi, ka tagad tie fiziskie tikai pagājušā gadā pieauga tas tirniecība. Un ne tikai vinils, jo vinils saprotams, ka cilvēki saka, ka beidzot mēs gribam turēt arī rokās kaut ko. Es esmu tāds dabas cilvēks, es domāju arī par to, kur tas pēc tam, kad pēc kāda laika nonāks, vai ir jēga. Bet tad tu varētu uztaisīt 10 diskus un 10 vinils, uzlikt izsolē. Jā. Viņai patīk tā ideja. Sorry, nē, es tik tā, mēs par dabu. Nē, Spotify tikai. Nē, es domāju, ka kaut kādu limited edition varētu uztaisīt, jā. Bet man šobrīd pa daudz ir vēl vai par kaut ko tādu. Pāris lietas vēl. Sekojiet līdzi grābeklim. Pērciet biļetes uz grābekli, varat iet. Ierakstīt komēdiju Latvijā grābeklis Google. Pietiek, ka grābeklis 2025. Bez rindas grābeklis 2025 būs depo. Un vienkārši bez rindas ienāciet. Jā, bez rindas ir biļetes. Un 14. martā man un Aleksandram abiem komēdiju Latvijā bārā būs izrādes. Jā, Aleksandram 8, man 10. Un tur arī varat sekot līdzi kaut kur. Jā, un uz kuru tu nopērci, otram uzrakst, es tev negribu redzēt. Es tevi neizvēlējos. Jā, bet grābeklis startē jau rīt Jelgavā, vai ne? Jā, tehniski rīt. Rīt, es biju piekdienā. Uz 2 grābekļiem, bija rītīgi nice, tā kā es iesaku. Šis būs citādās grābeklis, jo šis būs tūre pa vairākam Latvijas pilsētām, un tāpat būs nice, vārdi no zalmas mutes. Un uz atvedām es gribēju tev mūsu slavenu dāvanu iedot manas personīgās zeķes. Tu redzi, kāda ir jābūt reakcijai? Šajā krāsā? Jā, vai ne? Nice, man. Un tur ir, kur apakšā uz pēdām ir mušiņas, un kur ir joks, kas man ļoti patīk. Tur redzi? Lūdzu, redzi, Jāni, kā ir jārēģē. Kā viņš reaģēja, paldies. Viņš aizmeta viņus, burtiski, bet ne tik eleganti. Es uzdevināju, man pateicu paldies, un es aizmirsu par viņam šeit. Paldies, Kalvi. Paldies visiem, ka klausījāties. Paldies Zelmai, paldies viņai, un paldies Jānim, paldies Aleksandram, paldies man. Un visu labu, un paldies Lunai. Ok, visu labu. Čau. Tā.